Lai gan bērnu apģērbu piedāvājums Latvijā šķiet pietiekami plašs, tajā brīdī, kad nākas meklēt kaut ko konkrētu savam mazajam ķiparam, tad gan var nākties secināt, ka neko patiesi kvalitatīvu vai oriģinālu atrast nemaz nav tik viegli. Varbūt ir pienācis laiks palūkoties tieši uz pašu mājās tapušo lietu pusi. Reizēm hobijs ar laiku organiski pārvēršas par ikdienas nodarbošanos un galveno iztikas avotu. Tieši tā notika ar apģērbu dizaineri Lienu Zemīti, kas jau ilgu laiku bija aizrāvusies ar bērnu drēbīšu darināšanu. Par galveno dzinoli atvērt savu veikaliņu ar sirsnīgo nosaukumu Mans eņģelis viņai kļuva pašas 6-gadīgais dēliņš. Kā saka īpašniece, Mans eņģelis nav vienkārši veikals, bet gan modes un ideju studija, kura kodolu veido pavisam mazs, taču radošas enerģijas pārpilns kolektīvs. Veikaliņa īpašniece uzskata, ka gaumes sajūta cilvēkam jāveido jau no bērna kājas, tāpēc piedāvā mazajiem ne tikai ērtu un viegli kopjamu, bet arī dizainiski augstvērtīgu apģērbu. Katrs modelis ir vien dažos eksemplāros, kas nozīmē, uz ielas jums nenāks pretī bērns, kas tērpies tādā pat apģērbā. Vēl arī tas, ka viņas ir ļoti pārdomāts, ko nevar izdarīt rūpnieciski, kad pie detaļām, pie vīlēm, pie lietošanas, ne tikai lai viņas būtu smukas, bet lai viņas arī būtu ērtas gan nesēšanā, gan kopšanā, tāpat mazgāšana, gludināšana, jo tas arī ļoti daudz no svara. Ir ļoti smuki, kad tā drēbe karājās un tu viņu izmazgā un tu vairs nezini, ko ar viņu darīt. Vai ne? Mums tā nav, mums praktiski ir tās drēbes visbiežāk, ja arī ir žāvētājs veļsmašīnai, tad izmazgā, izžāvē un visu var vēl vilkt. Un vēl arī tas, kad ir pārsvarā no dabīgajiem. Ļoti maz kaut kur var manā veikalā atrast lietas no manas šūtajiem, kad būtu sintētika klāta. Viens no Mans eņģelis kolektīvu favorītiem auduma pasaulē ir lins, kas īpaši piemērots vasarai. Tas ir pilnīgi dabisks un brīvs, drīkst būt saburzīts un negludināts. Šis audums aizsargā no karstuma, neelektrizējas un neizraisa alerģisku reakciju. Linā ietērpts mazulis karstā laikā svīdīs teju uz pusi mazāk nekā kokvilnas drēbēs. Mazajiem eņģelīšiem veikals piedāvā gan sava zīmola drēbes ikdienai un svinīgiem gadījumiem, gan arī kvalitatīvu ārvalstu apģērbu kolekcijas un citas bērnu preces. Turklāt, lai vecāki varētu ērti un bez raizēm iepirkties, veikalā ir ierīkots rotaļu stūrītis, kur mazajiem izlikt savu enerģiju. Šoreiz izsakosim, kā top burvīgs metālītis pavasarim. Lielāko daļu ideju bērnu modes studijas īpašniece Liena Zemīte izfantazē pati, ņemot vērā arī klientu vēlmes. Interesanti, ka Liena skices uz papīra nezīmē, un tā kā mērus nav nepieciešams noņemt, jo bērnu izmēriem izstrādāti noteikti standarti, bieži vien pietiek, ja šuvēja zina vien bērna vecumu un auguma garumu. Protams, gadās arī tādas situācijas, kad mazais klients pats ļoti skaidri iztēlojies, kādu vēlas savu jauno štāti, un tad šuvēja nākas ņemt vērā visas viņa vēlmes, lai mazais beigās neatteiktos to nesāt. Ja to bērnu es esmu redzējis, man ir ļoti, ja ir individuālais pasūtījums, ja es to bērnu esmu redzējis, man noteikti interesanti to bērnu paši arī, man ir vieglāk viņam uzšūt, jo tas ir sanāk tā, ka es šuju nevis kaut kam, bet es šuju konkrētam bērnam, es esmu redzējis viņu matu krāsu, acu krāsu, un man arī vieglāk jau izdomāt, ka ir tas pats raksturs, katram ir savādāks, un ir tādas puises, kas meitenes ir dāmīgas, mazās princesīs, līdz ar to ir vieglāk. Vispirms ikvienam apģērbam tiek izveidota piegrieztne, pēc kuras tiek piegrieztas nepieciešamās detaļas. Audumi tiek iegādāti audumu veikalos un bāzēs tepat Latvijā. Tad tiek piemeklēti diegi, pogas un citas nepieciešamās detaļas. Bērnu drēbēm materiāli tiek izvēlēti daudz dabiskāki un diegi kvalitatīvāki, bet iekšējās vīles apstrādātas rūpīgāk, lai mazajiem valkātājiem nekas nespiestu un negraustu. Atliek vien meistarīgi visu sašūt. Bieži atsevišķas apģērba detaļas tiek adītas vai tamborētas. Arī pavasarīgi rozīgajiem metālītiem, kurš top šodien, piedurknes tiek adītas ar rokām. Bieži valda uzskats, ka pasūtīt bērnam apģērbu pie šuvējas būs ļoti dārgi. Taču tas ir maldīgi, jo sašūt kaut ko skaistu var arī par pieņemamām cenām. Protams, ka es neesmu atkarīga no tiem veikaliem, kas iepērk preci jau pusgadu iepriekš. Viņam jau uztais pasūtījums, un tad viņš saņem pēc pusgada to savu izvēlēto lietu. Es skatos līdz tendencēm, kas notiek valstī, pēc kā ir pieprasījums. Līdz ar to arī dēļ šīs ekonomiskās situācijas man jāskatās arī uz cenām, tad tas man jāskatās arī, lai ekonomiski izdevīgi būtu arī audumu iegādāties. Un tas arī viss kopumā arī veido to veiksmi, jo es neesmu atkarīgi no citiem.